bērnu tālmācības un ierobežošanas mērķis un tā patiesais nodoms Latvijā. Kādēļ sistēma tik ļoti cenšas ierobežot? Apskatīsimies to visu no zemapziņas jeb no neirolingvistiskās programmēšanas viedokļa. Kā jau parasti, sistēma jebko, ko viņa dara, jebkādus projektus, ko bīda, viņa izmanto aizsegu sabiedrības interešu labā, vai arī bērna labklājības interesēs. Un tāpēc bieži vien viņi skaidro, ka mājmācība, jeb tālmācība nav bērnam pietiekoši droša, viņš neiegūst socializāciju, mācību kvalitāte ir apšaubāma, nevar taču pārbaudīt, nevar taču nokontrolēt. Paskatīsimies, kas aiz visa tā slēpjas, kādu programmu ar šīm te darbībām sistēmas mērķis ir ielikt mūsu bērnos. Jo skola jau nav tikai par zināšanām. Caur skolu tiek ieprogrammēta kolektīvā uztvere, kā pareizi uztvert šo te telpu, ko mēs saucam par sociālo vidi. Ja bērns sāk mācīties ārpus šīs vides, viņš izaug brīvāk domājošāks, mazāk pakļāvīgāks. Tas, kā sistēma uztver, citādi domājošs. Tas tiešā veidā arī apdraud šo te kopējo sabiedrības modeli, ja sabiedrība ir ieprogrammēta klausīt, sekot autoritātēm, un te pēkšņi ir radušies cilvēki, kuri domā paši, kuri neseko sistēmas rāmjiem un bailēm. Ja vecāks pats māca bērnu, tad bērna zemapziņā vecāks kļūst par autoritāti, tad viņam autoritāte ir tēvs. Autoritāte ir māte. Un tas iedod tādu blakus efektu, ka viņš neredz sistēmu, ēkas kaut ko iluzoru par autoritātēm. Tas priekš bērna apziņas ir nesvarīgs. Un tad vecāki kļūst kā autoritātes par bērna dzīvi, izglītību, domāšanu. Un tas priekš sistēmai ir bīstami. Jo valsts taču zina labāk, kas tavam bērnam ir vajadzīgs. Jo ja tavs bērns pamet standartizēto sistēmas skolu, tad samazinās ticības, samazinās budžets, samazinās ticība šai te sistēmai, jo sistēma var pastāvēt tikai no cilvēku masas, kas ar savu domu, uztur šo te sistēmas būtību. Apšauba, kritiski skatās, uzdod jautājumus, vai ne, par visādām manipulācijām, visādām idejām, visu kaut ko tādu, vai ne. Un sistēmai kā tādai tas liekas, kā tu uzdrošinās mums uzdot jautājumus, jeb apšaubīt gudru cilvēku lēmumu. Neviena valsts, un kas ir vispār valsts, mums jau te nav nekāda valsts, mums ir republika. Republika ir piegulētāja zona citām kaut kādām valstīm. Tāpēc ir Latvijas republika. Un ja samazinās pakļāvība, jeb ticība šīm te republikas zonām, tad samazinoties biorobotiem, šī vide var kļūt nepakļāvīgāka, jeb suverēnāka, vai ne? Tāpēc kādreiz bija kari, lai saglabātu suverenitāti. Tātad mēs par sevi. Tagad nav nepieciešami kari. Kari ir ilūzija. Caur idejas integrēšanu, caur hipnozes metodi, to var izdarīt ļoti vienkārši. Cilvēki tāpat atdod savu brīvību. Tāpēc, ja mēs skatāmies kopumā, mājmācības un tālmācības ierobežošana Latvijā, tas nav par bērna interesēm. Tātad mēs neakceptējam to, ko bērns grib, to, ko viņš patiesībā grib. Patiesībā mēs atņemam viņam iespēju gribēt pašam. Mēs caur šo te mehānismu izlaižot, atņemam viņam iespēju gribēt pašam. Jebkurš bērns, kurš sākumā piedzimst, viņam ir dabīga vēlme gribēt kaut ko no dzīves, izdarīt pašam. Šī iespēja tiek atņemta. Un tāpat arī tas patiesais mērķis ir pašiem vecākiem ierobežot viņu pašu vecāku tiesības. Jeb vecāki kļūst par tādiem kā surrogāti vecākiem, kuri vakaros parunā 5 minūtes par to, kādas tev ir atzīmes, davai saģērbies, davai sapakojies rītdienas skolai, vai ne?
jo tas ir taču ļoti svarīgs. Bērns to sāk uztvert, ka tas ir pats svarīgākais, kas ir. Tātad vecāks kļūst tikai kā iznēsātājs, domādams, kad viņš audzina bērnu. Tā ir tā ilūzija. Beigās tas viss nonāk pie finansēm. Tātad beigās tiek integrēta pārliecība cilvēkos, pirms tam, lai viņi būtu arī tikpat paklausīgi savos darbos, nodokļu maksāšanās, visādu prasību izpildīšana, lai viņi būtu paklausīgi. Tāpēc, kad viens no zemapziņas likumiem, manuprāt, tas bija 3. likums, kad cilvēkam iedoma kļūst spēcīgāka par patiesajām zināšanām. Tie cilvēki, kuriem stāsta jebko, bet viņi nedzird un nesaprot.